tehniskai apskate šitai mašinai dalinės uzrādīja 5 miljoni un dumainība 5,5. Nevarēja iziet skate, jo pagājušajā gadā tā mašina bija pie mums, mēs pārtaisījām programmatūru, lai izietu tehniska apskate, izgāja veiksmīgi, pēc gada tā problēma turpinājās tai mašinai. Šogad ierakstu to pašu failu, dumainība vienalga nesamazinājās. Tad mēs uztaisījām citu lietu, un starp citu, kā šajā gadā sāka pārbaudīt tas daļiņas, tai mašinai daļiņas bija 5 miljoni. Skaties, 5 miljoni daļiņas un 5,5 viņam dumainība. Ko mēs izdarījām? Mēs ielikām Aftermarket analogu DPF-u un programmatūru obligāti sakārtojam. Tad 11 000 nokrita un 0,30 dumainība. Redzi, kāda starpība pirms un pēc. Ļoti liela. Tad sanāk tā, ka mēs visu to izdarījām mehāniski, gan ar programmatūru. Viņam pārtaisījām programmu, ielikām analogu Aftermarket saucamo TVF filtru, izgāja skate un, starp citu, viņš strādā. Tā kā ļoti labs variants šitai mašinai, tā kā visiem frančiem, starp citu, motors pilnībā ir beigts, sprauslas nedarbojas, kūp, melni dūmi iet, izplūde visa pieaugus ar melniem dūmēm, nobraukums 300 kaut kur 40-50 tūkstoši kilometru, 1,5 motors, ne 1,6 un 55 kW, tā kā fakts ir tāds. Ja ir problēmas ar ekoloģiju, ar visiem šitiem radījiem, nav problēma ielikt iekšā analogu Aftermarket. Galvenais, kad ele neiet ārā un melni dūmi, kaut kas nav kārtībā ar motoru vai ar sprauslam, ielika DPF-u, pieprogrammēja programmatūru, kā vajag, saregulēja viss un skate var iziet. Ja ir vajadzība, zvaniet 277 44 725, palīdzēsim.